Kur Ežezers rotājas zils. Tāds romantisks ir jau 3. Veronikas Grišānes grāmatas nosaukums. Tomēr, lai lasītājus nemaldina nosaukums, jo grāmata paver Ezernieku pagasta vēstures lapuses. Tā ir tapusi kā īpašs veltījums pagasta ļaudīm. Sākumā man likās, ka informācijas būs ļoti maz un uzrakstīt man būs ļoti grūti kaut ko. Domāju, nelielu grāmatu. Bet tad, kad es sāku apzināt cilvēkus, skolotājus, novadniekus, cilāt savā atmiņā visas tas norises, kas bija 50. 60. gados, tad man vispār radās iespēja rakstīt jau kaut ko plašāk. Grāmata veidota kā ieskats pagasta vēsturē un tā attīstībā. Stāstīts ir gan par lauksaimniecības attīstību, gan par izglītības pirmsākumiem, reliģiju, kā arī ievērojamāko bukmuižnieku likteņiem un dzīves stāstiem. Jo nevar izolēt vienu pagastu no citiem. Tāpēc es iedomājos, ka man jādod nosaukums skaists, nozīmīgs un arī tāds nosaukums, kas deva man iespēju plašāk rakstīt par novadu, par Dagdu, saistībā ar Rēzekni, jo te kādreiz bija Rēzeknes apriņķis, Dagdu, par veciem mužniekiem. Lai grāmata varētu tikt publicēta, autore ir strādājusi 2 gadus. Grāmatas tapšanā viņa ir iesaistījusi visus darboties gribošus cilvēkus, un savu ārtavu grāmatas tapšanā ir ieguldījušas arī Ezernieku bibliotekas vadītāja, kā arī vidusskolas novadpētniecības muzeja vadītāja. Mums tiešām materiāli ir apkopoti no pašiem izglītības pirmsākumiem Ezerniekos, un viss, kas ir saistīts, to es mēģināju atdot Grišānes kundzei. Gribu pateikt paldies, ja jau esmu šeit, skolotājai Lavrinovičai, jo viņa bija tā, kas visu to bija apkopojis. Es strādāju tikai pāris gadus, un es esmu iemācījusies vēsturi, es tagad zinu visu par ezerniekiem, jo arī šeit es esmu ienācēja. Svaigi iespiestās grāmatas prezentācijā pulcējās gan ievērojami Ezernieku pagasta cilvēki, gan iedzīvotāji, gan visi interesanti. Viena no viņiem bija Helēnas kundze, kur jau daudzus gadus dzīvo Valmierā, bet šeit pavadītā bērnība viņai paliks atmiņā uz mūžu. Bērnība un jaunība un viss, cik es katru gadu cenšos tagad braukt, man tik velka viss, ka es nezinu, ka es atceros visu to, tad man raudiens arī asaras virs stacijas, ka es visu atceros. Tā ir taču dzimtene mana. Savā dzimtā pagasta vēstures pētīšanas stafeti rakstniece vēlas nodot jaunajai paudzei, kas to varētu turpināt ar jauniem spēkiem, bet jau tapusī grāmata, kur Ežezers rotājas zils, ir apskatāma arī Ezernieku pagasta un Dagdas novada bibliotekās. Dāce Dambe, Ieva Stikute, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme.